Es abonēju visus pieejamos straumēšanas servisus, lai saprastu, kuri ir tā vērti un kuri pa lielam nav. Mūsdienās katrs, kuram nav slinkums, piedāvā savu TV abonēšanas servisu LNT TED Go 3. Jau pirms vairākiem gadiem gribēju salīdzināt šos servisus arī pret tādiem gigantiem kā Disney, Netflix, Prime Video, Apple TV, bet tad bija tā saucamie juku laiki Latvijas pakalpojumu tirgu, kā rezultātā tikai pēdējos gados situācija ir stabilizējusies, un arī šī video tapšanas vai scenārija tapšanas laikā šis vēl nebija pieejams, bet tagad ir, un es izdomāju, ka es varu atrotīt piedurknes, atvērt savu maku, lai abonētu un pārbaudītu visus populārākos un noskaidrotu, kurus ir vērts paturēt un kurus visdrīzāk, ka nē. Un varbūt, ka beigās izdosies noskaidrot, vai ir viens tāds servis, kurš stāv pāri visiem, jeb ir jāņem kaut kāda kombinācija no visiem. Šis viss salīdzinājums nebūs viegls, kā arī idejiski jau vajadzēja segmentēt TV un straumēšanu atsevišķi, bet dažās situācijās mums mājās ir kaut kādā no iespējamajām kombinācijām abi divi. Vai tas būtu Go 3 kopā ar Disney vai Netflix un LNT viedtelevīzija vai kāda cita kombinācija. Šīs epizodes aizdomās turamie ir sekojoši. TV pusē ir Go 3, LNT viedtelevīzija un TED+. Straumēšanas servisu pusē savukārt ir klasiķis Netflix, Prime Video, Apple TV un Disney+. Mans ambiciozais mērķis ir atrast to vienu vislabāko, kur cena un saturs, kā arī lietošanas pieredze ir visoptimālākajā kombinācijā. Tomēr es paredzu, ka beigās būs kaut kāda kombinācija starp TV un Netflix veidīgajiem. Kategorijas, kurās viss sacentīsies, būs sekojušas: satura daudzveidība, cena, lietošanas ērtums un konta pārvaldīšana. Punkti tiks doti skalā no 1 līdz 10, un beigās tad atliks tikai savilkt kopā rezultātus un izdarīt kaut kādus secinājumus. Rauns 1 – cena. Šķietami visvieglāk ir sākt ar cenu. Es pieņemu, ka tiek izvēlēts maksimālais saturs visiem mājsaimniecībā esošajiem subjektiem. Tātad tur būtu sports iekšā, tur būtu kaut kādas filmas un seriāli, kā arī televīzija. Tā, lai visiem tiek viss. Un te uzreiz jau startā viss bija caur vienu vietu. TV pusē te jau viss ir segmentēts un kombinējams pa pakām tā, lai tev būtu jāmaksā loģiski visvairāk. Netflix – viss skaidrs. Ņem maksimālo paku pa 12,99. Disney Plus un Apple TV maksās 9,99, Amazon Prime 6,99. TV pusē viss ir krietni sliktāk. Pieejamākā opcija būs Go 3 pamatpaka pa 15,99, kur ar sportiem un visu minēto jau skatīsies uz apmēram 29 eiro mēnesī. LNT, lai arī sākās ar 9,99, kas ir pieejamākā bāzes paka, aizies elementāri līdz gandrīz 25 eiro, ja ietversi HBO, sportu un tā. TED Plus tādā ziņā malači, bet arī nedaudz dīvaina tā sistēma. Jauniem klientiem ir €99 pusgadu, pēc tam pamatpakā 9,99 vai HBO 14,99, bet vari ņemt arī pa 21,99 startā uz 2 gadiem visu sportu un HBO jau iekšā, bet pēc tam jau piķot tāpat kā par LNT 24,99. Protams, ka šeit ir jāmin, ka plus ar Latvijas TV ir tāds, ka vienmēr var kaut ko nokaulēt, spiežot uz jūtām vai drausmīgo lietotāju pieredzi, kura ar kādu tu esi saskāries pie viņiem, vai draudot iet pie konkurenta. Cenas kategorijā, ja visus met vienā katlā, tad acīm redzamais uzvarētājs ir Amazon Prime. Tīri no cenas. Bet realistiski skatoties ir jādala servisi un filmām un seriāliem uzvar Prime, bet TV uzvar es teiktu, ka tomēr TED+, jo 2 gadus ir normāla cena pilnajai pakai. Rauns 2 – satura apjoms un dažādība. Šī ir vistrakākā sadaļa. Kopumā ir jāsaka, ka straumēšanas servisiem viennozīmīgi uzvar Netflix, no tā, ka vispār bez variantiem. Netflix Latvijā piedāvā pirmkārt visplašāko biblioteku, lai arī dažreiz ar nokavēšanos, savukārt Amazon Prime īstenībā, ja tā skatās pat satura vienība pret iztērēto eiro, ir vissliktākā bilance, un pat ja maksā tikai 7 eiro mēnesī pa lielam Prime, nav ko skatīties, un lielākā daļa ir vecas lietas. Disney ir ļoti labs tāds vidusslānis ar lielu uzsvaru uz Disney pašu zīmoliem, kā tur Star Wars, Marvel, Lego un virkni citu zīmolu, kurus daudzi ir jau gadiem pirms tam skatījušies, kas arī tas Disneyam ir lielākais viņu jājam zirdziņš. Bet tomēr daudz populārāks saturs ir tomēr Netflixam. Iespējams, ka kāds ir dzirdējis par seriālu tur Emily in Paris, un tā iespējamība ir lielāka nekā, ka kāds būtu dzirdējis par seriālu The Acolyte, kas ir Star Wars zīmola apakšseriāls, vai par kādu no Marvel seriāliem pēc Infinity sāgas. TV pasaulē viss ir diezgan līdzīgi, un
Un TED, LNT un GO3 spekulē ar principā tām pašām pakām, kombinējot kas un kā. Un jāatzīst, ka apjoma ziņā GO3 ir vislielākais un visapjomīgākais, tomēr te jau viss ir vēl papildus jāabonē. Piemēram, man ir HBO un ekstra sporta paka, bet tas nenozīmē, ka man ir kāds TV kanāls. Tas nenozīmē, ka man ir standarta GO3 sporta paka. Savukārt, ja mēs pārējām, piemēram, pie LNT un TED+, tu tieši pretēji saņemsi cenā TV kanālus, pamata sporta pakas, kuras man GO3 būtu papildus jāabonē, bet nebūs dažas ekskluzīvās GO3 pārraides, kā piemēram Anglijas Premjerlīgas sportā vai pirmā formula. Un visu ņemot vērā, ir jāsaka, ka GO3 kapitāli zaudē satura piedāvājumu par prasīto cenu ziņā, bet tā apjoma ziņā uzvar. LNT un TED pa lielam starpība ir tikai tāda, kā klients tu sākotnēji esi un vai tev gadījumā nav vienkāršāk jāpaliek, piemēram, pie TED, ja jau pēc viņu interneta, vai pie LNT, ja jau esi viņu telefonu numuru abonents. Abiem piedāvājums ir ļoti līdzīgs. Secinājums. Netflix uzvar cenā pret saturu, bet ja vēl pieliek TV piedāvājumu klāt, tad īstenībā ir interesanti. Man pats sanāk, ka LNT viettelevīzijas pamats par Dešuku plus GO3 parastais sports pa 5,50 plus TED piedāvājums pa €99 uz šo te noteikto termiņu ar HBO ir lētāk nekā ilgtermiņā maksāt par kādu no iepriekš minētajām cenām un iegūt principā visu to pamata saturu. Bet es varu saprast, ja kādam nepatīk un negribās mētāties pa dažādiem servisiem un labāk gribas visu vienā. Tādā gadījumā, ja piķis nav problēma, jā. Ņem visu, ko piedāvā GO3 plus Netflix, un pa lielam būsi nosakts par kaut kādiem 80%. Pārējo meklē citās lapās vai lejupielādē no citām vietām vai meklē kādu straumēšanas kaut kur ārpus šīm te visām pasaulēm. Rauns 3 būs veltīts tehniskajam. Tehniski, lai arī visi straumēšanas servisi piedāvā 4K saturu, tomēr tev ir nepieciešams dažas fiziskas lietas, lai pie tā vispār tiktu. Pirmkārt, tev ir jābūt 4K televizoram, otrkārt, tev ir jābūt atbilstošam pieslēguma plānam, Netflix gadījumā tikai premium plāns, nevis lētais pa 7,99. Tev ir jābūt arī ātram, ja pietiekami modernam HDMI kabelim, ideāli, ja tas ir HDMI 2.1, lai mazākas kļūdas procents vadā. Treškārt arī interneta pieslēgums, ne vai ceturtkārt vai pat pietkārt, ir ātrāks par 25 megabitiem sekundē. Kaut gan interesanti, ka Prime ir vienīgie, kuri saka, ka viņu servisā arī ar 15 megabitiem sekundē pietiktu, kas būtu tāds vidējā latviešu 4G interneta ātrums. Bet lielākajai daļai noteikti ir ātrāks mājās. Tā ka jā, ja TV ir, piemēram, monitors, kurš nav 4K, tad netiks pie 4K un vēl ar Dolby Atmos un HDR un visu pārējo. Bet šeit uzvar principā Prime, jo ir ar viszemāko cenu pret prasībām, pārējiem servisiem ir īstenībā neizšķirts. TV pasaulē savukārt viss ir slikti. Neko labāku par Full HD nedabūsi, kas TV pasaulē ir ok, jo TV kanāla augstākā izšķirtspējā neko nepārraida, bet filmas pa lielam nekad nebūs augstākajā kvalitātē. Šeit arī visi vienādi un visi vienādi slikti. Rauns 4 būs jau pati lietošanas pieredze un citi knifiņi. Un te ir jāsaka, ka straumēšanas servisi ir lielākoties soli priekšā visiem pārējiem. Saskarnes ir visiem standartizētas ar minimālām niansēm, bet vienmēr ir viegli, ērti un diezgan saprotami pārvaldāms. Visi zina, ka būs pieejami iestatījumi, vispār satura pārvaldīšana kā tāda, profila pārvaldīšanas un tā, bez problēmām. Tepat principā nav baigi daudz ko kavēties, viss ir diezgan vienkārši. Bet tad kārta ir viettelevīzijām, un te var redzēt, ka mūsējie cenšas kaut ko veidot, kā ir lietotāji pieraduši, bet tajā pašā laikā arī diezgan daudz individualizējot. Reāli, man personīgi neviena servisa lietotāja saskarne nepatīk. Vismazāk man patīk GO3, it īpaši, ja tu vēl aizie pie saviem rēķiniem vai gribi nomainīt plānus. Viss nedaudz lieki sarežģīts, un tev ir jāiet starp apakšizvēlēm, tā kā trakam. Viettelevīzija un TED Plus vismaz ir caurmērā līdzīga šāda pieredze. TV lietotnes visiem trīs ir jau krietni vieglāk uztverams. Profilu un iestatījumu pārvaldības arī ir pieredze pati par sevi. Varbūt, ka man GO3 konts ir kaut kā savādāk taisīts, bet man ik pa brīdim kaut kas vai nu nebija pieejams, vai nestrādāja, vai linki negāja. Mainīt kaut kādas lietas plānā arī bija pagrūti un kopumā pat varētu teikt, ka nepatīkami. Te vispār ir izdomājuši, ka vajag tērēt punktus, lai sakombinētu savu paku, nevis kā LNT. No vienas puses jau forši, bet no otras diezgan stulbi. Redzi, ja paņem vienkārši TV, tev, protams, pietrūks punkti. Bet, ja paņem kādu paku, pastāv iespēja, ka kaut kas būs par daudz vai punkti paliks pāri. Man, piemēram, palika pāri 1 punkts. Mans ieteikums tad pie šādas te sistēmas drīzāk būtu nevis tirgot pakas, bet tirgot punktus. Tīri, piemēram, 10 eiro mēnesī un dabū 100 punktus. Kombinē, kā gribi, balstoties uz šo punktu sistēmu. Jo šobrīd sanāk diezgan bezjēdzīgi abonēt pakas, bet tērēt punktus. Tā ka tāda dubultā valūta sanāk.
LNT savukārt man patika, ka viss ir vienkārši kā nopirkt, tā arī saņēmi. Jā, protams, nedaudz zemāk ir kaut kāds tur, piemēram, HBO saturs, bet tas nav uzkrītoši pirmajā lapā, ka tev uzreiz vajag abonēt papildus. Tā neitrāli, neuzbāzīgi mani informē, ka ir jāabonē un lieki netērējot laiku, tur ejot iekšā un ložņājot vai visu laiku kaitinot, kas neesmu kaut ko abonējis. Skatīties vairākās ierīcēs vienlaicīgi arī ir punkts pie lietošanas pieredzes, un GO3 atkal nav pie izcilniekiem. Straumēšanas servisos caurmērā Netflix piedāvā 4 ierīces vienlaicīgi, kas ir pietiekami, citiem gan ir 6, tas ir jāmin, bet viedtelevīzijai GO3 un LNT piedāvā it kā līdz 2 ierīcēm, tomēr man kaut kā sanāca uz GO3 bišķiņu vairāk, uz citiem arī. Tas bija telefons, dators un TV. LNT viedtelevīzijā esot līdzīgi, it kā 2, bet sanāca 3, un dažreiz gan GO3 man izmeta, ka jau esot tikai vienā ierīcē ir pārsniegts straumēšanas limits, vai kaut kāds tam līdzīgs teksts tur bija. Nu, ir gļuks latviešu servisiem, viennozīmīgi ir. Video sākotnējā tapšanas laikā GO3 vēl nepiedāvāja šo te visu brīnumu, kas ir sadarbība ar Netflix, kas tagad ir principā GO3 un vēl papildus 11,99 par Netflix paku. Bet kopumā tas pat īpaši nemaina lietas būtību. Tāpat tas ir tehniski 2 atsevišķas platformas, un ja tu caur GO3 saliec visu, ko vēlies, kas ir šī video kontekstā, būtu maksimāli daudz laba sporta, HBO un TV un Netflix, tu tāpat skaties viena rēķina ietvaros uz principā 50 eiro mēnesī, kas ir vienkārši kosmos! Mans viedoklis būtu, ka vislabāk ir izmantot katru servisu atsevišķi. Jā, idejas 30 eiro par Netflix un GO3 ar parasto sportu ir laba izvēle, tomēr Netflix un TED Plus lielā paka ar akciju 2 eiro mēnesī uz to noteikto periodu ir krietni loģiskāka un lētāka izvēle. Jebkurā gadījumā tev ir jāskatās pašam, kas tev beigās šķitīs pa kabatai. Man nesanāca izteikt izvēlēties vienu servisu līdz, piemēram, 10 eiro mēnesī, kurš būtu tas viens, bet kombinācijā ņemot vērā akcijas piedāvājums, 2 dažādi servisi varētu sniegt visplašāko satura spektru par vismazāko cenu. Ar to es domāju, ka tad arī šajā video viss. Paldies, ka noskatījies, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!